Cik atomodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties! Esiet sveicināti! Šis ieraksts nebija plānots, bet ar mani sazinājās lauksaimnieks Jānis Dzenis, un mēs kopīgi izlēmām parunāt par kādu tēmu, kur ir ļoti aktuāla, ļoti svarīga, jo ir daži masu mēdīji un dažas personas, kas par to tagad diezgan daudz, un tā ir saistīta ar lauksaimniekiem. Jānis jau izstāstīs visu sīkāk, es zinu tikai kaut ko pavisam nedaudz. Šoreiz būs mums apmēram tā kā tiesā, ka ir jāuzklausa abu viedokļi, abu pušu viedokļi, lai varētu izdarīt savus secinājumus, jo citādi sanāk tā, ka runā tikai viena puse, tā, kas apsūdz, un aizstāvības pusei nav nekādu tiesību un netiek dots vārds, lai pateiktu, lai apskatītu šo jautājumu no citas puses. Tā kā šis ir kanāls Cita patiesība, un mēs tagad paklausīsimies citu patiesību. Jā, labdien. Nē, es nebūšu kā aizstāvības puse, ja? Es būšu kā advokāts. Jā, paldies Dievam, es varu brīvi runāt, ja? Jo es neesmu iesaistīts šajā procesā. Ja? Tas ir diezgan skaļš process, kas jau no pagājušā gada, man liekas, aprīļa vai februāra iet, ja, kur Eiropas prokuratūra apsūdz virkni Latvijas lauksaimnieku Eiropas finansējuma izkrāpšanā. 15 saimniecības tur esot. Jā, tur rakstīts ir 15 saimniecības, bet cik man ir zināms, tas skaits ir 40 vai pat vairāk, vai pat 60 jau šobrīd. Ja. Un tas, kas tiek inkriminēts, ja, kad esot skaļie saukļi, ja, ka ir izkrāpta Eiropas nodokļu maksātāju nauda. Nevis nozagta, bet izkrāpta. Ja? Un, protams, kā tu jau sākumā teici, ja, mēs dzirdam tikai apsūdzības, kas patiesības sakot ir kārtējā reize pierādījums tam, ka Latvija nav tiesiska valsts, jo eksistē taču nevainības prezumpcija, un eksistē arī dažādi likumi un tiesību akti, ja, kas aizliedz arī personas datu aizsardzību, ja, kas aizliegtu it kā publicēt bez piekrišanas gan vārdus, uzvārdus, gan citus nosaukumus, ja, gan spriedumus kaut kādus pirms termiņa pasludināt un pateikt, ja, ka šie visi cilvēki ir noziedznieki. Ja. Faktiski tā ir jau tāda iespēja radīšana, tā jau ir pirkstu parādīšana, lūk, vainīgs. Jā, tad vispirms tiek piemērots atrasts cilvēks, ja, un tad viņam tiek piemeklēta arī apsūdzība. Ja, tāda linča tiesa, ja, ko mēs nevienu reizi vien esam redzējuši. Ja. Vai tā ir tāda plānota un mērķiecīga akcija un uzbrukums? Tas ir, teiksim, vēl būtu jāpierāda vai jāizpēta. Ja, jo no savas pieredzes zinot un redzot to, kas tagad notiek, es pat arī to tā varētu noformulēt. Ja, jo mēs zinām, ka Latvijas lauksaimnieki ir diezgan liels konkurents Eiropas Savienībā, ja, un Eiropas Savienībai konkurenti nav vajadzīgi. Un to es esmu teicis jau vairāk kā 10 un varbūt pat pārdesmit gadus atpakaļ, ja, kad cīnījos par lauksaimniecības politiku un visām šīm lietām, ja, un redzēju, kādā veidā mēs tiekam nodoti, un mēs laikam arī iepriekšējā reizē par šīm lietām jau arī runājām. Ja. Bet šoreiz šis stāsts ir no vairākām daļām. Ja? Pirmā, tā ir tā pati nepieņemamākā daļa, ja? Šī tiesiskais aspekts, ka šiem cilvēkiem netiek dots vārds, ja? Nekur es neredzēju ne de facto, ne tālāk citās publikācijās, ne arī ministru uzrunā, ko es tev vakar atsūtīju, ja? Ko viņš arī tikto kā uzreiz krasi nostājās pret lauksaimniekiem, nevis kā ministrs, kuram būtu jānostājās lauksaimnieku pusē un jāmēģina viņus aizstāvēt. Ja? Bet viņš kā gļevs un cilvēks, ja, uzreiz nostājās nevis latviešu lauksaimnieku, bet Eiropas pusē, ja? Cenšoties cītīgi izpildīt kaut kādu pasūtījumu. Pēdējās dienās ir izskanējis publiski raidījumos informācija, ka 15 saimniecības, lauku saimniecības Latvijā ir iekļuvušas izmeklēšanas procesā saistībā ar Eiropas fonda līdzekļu izkrāpšanu. Šādi gadījumi atstāja ļoti negatīvu iespaidu uz mums visiem lauksaimniekiem, un tāpēc es uzskatu, ka
tie ir nopietni jāizmeklē. Ja šie cilvēki ir vainīgi, tad attiecīgi arī viņiem ir jāsaņem sods. Un ļoti būtiski, ka arī šādi cilvēki, kuri veikuši finanšu krāpniecību, nedrīkst piedalīties un pieteikties vismaz 5 gadus jebkuros citos Eiropas fondos. Mums ir jānovērš, lai Latvijā šādi gadījumi nebūtu, un jādara viss, lai tiešām mūsu reputācija neciest. Un tā ir visu mūsu reputācija. Gan valsts, gan lauksaimnieki, gan arī Latvijas kopumā reputācija Eiropas Savienībā. Viņš apmēram tā pateica, jā, ir manā tajā sētiņā, manā saimniecībā ir dažas melnās avis, un mēs tiksim no viņiem vaļā tur. Par tām avīm melnajām, un cik tas pamatot, mēs parunāsim pēc tam, bet šobrīd par to pašu procesu kā tādu, tad vispirms ir paziņots, ka viņi ir zagļi, viņiem nekādas iespējas aizstāvēt sevi nav. Publiski, vai teiksim arī šajos rakstos pateikts viņi neviens neatzīst savu vainu. Viņiem visiem ir advokāti, bet kur ir āķis? Āķis ir tāds, ka viņiem netiek dots likumiskas iespējas sevi tiesiski aizsargāt. Kāpēc? Tāpēc, kad lauksaimnieciskā darbība tā diezgan liela specifika. Un nevienam nav noslēpums no lauksaimnieciskiem ražotājiem, ka liela daļa mūsu ieņēmumu sastāv Eiropas atbalsta maksājumu. Un ja tev nenotiesātam vēl atņem šos atbalsta maksājumus, kamēr tu pierādi, nevis kamēr kāds pierāda tavu vainu, bet kamēr tu pierādi savu nevainību. Tas ir tāds trieciens, ka praktiski šīs saimniecības var novest arī līdz maksātnespējai. Un saprotot, ka tiesas process var ilgt pat gadiem. Mēs taču zinām, kā tas notiek. Un tik daudz pat nav vajadzīgs viņiem palikt bez šī atbalsta, lai uzņēmums kļūtu maksāt nespējīgs. Viņi, varētu teikt, tiek piespiest pie sienas un piespiest atzīties. Vispirms viņi tiek piespiest atzīties, ka viņi ir vainīgi, lai viņi vienotos ar prokuratūru. Un tikai pēc tam jau, kad viņi droši vien cer, ka samaksās visus, sodus un tā tālāk, viņi varētu mēģināt aizstāvēt savu godīgo vārdu, un panākt tiesas procesos savu nevainību. Tas ir pilnīgi atžgārni. Jo sabiedrībai tiks dots uzreiz skaidrs signāls, viņi ir atzinušies savā vainā, tad viņi ir vainīgi. Te jau pašā sākumā ir tas, ka neviens necenšas pierādīt viņu nevainību. Ir lauka atbalsta dienests, viņiem ir juristi. Un pats nosaukums lauku atbalstu, tad viņiem būtu jācenšas darīt viss, lai atbalstītu, dotu iespēju šīm saimniecībām aizstāvēties. Vainīgs vai nevainīgs. Tas būtu viens, tas būtu tas tiesiskais aspekts, kas man visvairāk uztrauc šajā stāstā, jo es redzu, ka neviens šobrīd nav publiski nostājies šo cilvēku pusē. Ne ministrija, ne lauka atbalsta dienests, ne pašas lauksaimnieku organizācijas. Jā, tur ir rakstīts, ka kaut kādas tur pretenzijas ministrijai ir iesniegts, bet tur patās uzreiz pretī tiek nolikts kā fakts, ka tie paši iesniedzēji arī blēž. Kā arī Zemnieku saeimas vadītāji, Jura Lazdiņa, saimniecība ir būvējis kaut kādu tur saistītā personu, šofera dēls vai uzņēmums un tā tālāk. Un līdz ar to praktiski viss tiek novests pie tā, ka lai jau pirms tiesas pasludinātu, ka viss ir zagļi un noziedznieki. Vai tas ir mērķiecīgs uzbrukums Latvijas lauksaimniecībai? Manā uzskatā, jā. Un tad mēs, varam pieķerties tam nākošajam blokam, par ko tad apsūdz šos lauksaimniekus. Par ko viņus apsūdz? Tad te arī tā viltīgi, viņi ir izkrāpuši Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Ja mēs redzam, šo summu, bišķiņ tā replika, tur minēta 2,5 miljonu, bet kā Eiropas prokurors, kurš, protams, ir latvietis, un atkal
Jā, un Doniks, jā, viņš ir koknesietis, ap citu, jā, es viņu personīgi pazīstu, jā. Viņš ir sakarīgs puisis, jā, bet viņš ir ļoti izpildīgs, jā, un, protams, ko liek, to viņš arī darīs, jā. Skaidrojumi katrai pusē būtu dažādi, taču, skatoties no Eiropas prokuratūras skatu punktu, tas skaidrojums ir, teiksim tā, diezgan vienkārši, jo iegūt kādus līdzekļus nelikumīgi, protams, aiz tā viss stāv mankārība, iegūt vairāk, iegūt nepamatoti un tā tālāk. Un šeit ir jāņem vērā, kāpēc viņus varbūt iegūt ir sarežģīti vai grūtāk, tāpēc, kad šī sfēra, jebkura, kurā, teiksim, tiek iepludināti Eiropas Savienības līdzekļi, viņi tiek ar likuma palīdzību, ar normatīvu palīdzību regulēta, un ir dažādas prasības, kas jāizpilda. Un tā tad, jo vairāk ir prasības, jo vairāk ir varianti, jo pastāv lielāka šī iespēja, kad kāds mēģinās apiet, kāds mēģinās kaut ko noslēpt un viltot, lai šos te Eiropas Savienības līdzekļus, kas pēc būtības ir nodokļu maksātāja nauda, iegūt nelikumīgi. Viņš būs burta kalps, jā, un viņš neskatīsies pēc būtības, viņš skatīsies pēc burta, jā. Nu, lūk. Un šī summa, kas ir minēta 2,5 miljoni, viņš saka, tas tā kā aizberga redzamā daļa. Protams, droši vien, ka tā arī ir. Ja? Bet, ja mēs paņemam katru no šīs saimniecības, kas ir apsūdzēti, ja? Viņu nomaksātie nodokļi budžetā ir katrai vairāk nekā šī izkrāptā nauda, ko viņi inkriminē. Es to gribētu pateikt. Ja šīs saimniecības slēgs vai likvidēs, valsts cietīs vairāk nekā no tā, ko stāsta, ka ir nozagts. Tas tāds, tas neattaisno, teiksim, kaut kādas zādzības vai nodarījumi. Ja, tas neattaisno, bet tas tāds neliels ieskats. Un tad pie paša nodarījuma. Pats pirmais un galvenais ir aizliegta vienošanās. Ko nozīmē aizliegta vienošanās? Tad arī jāsaprot, kādā veidā notiek šī līdzfinansējuma saņemšana dažādās modernizācijas projektos, celtniecības, tehnikas iegādē un viss. Ir jāizsludina konkurss un jābūt ir iepirkumam. Un kā vienmēr mums jāpērk viss par zemāko cenu, bet ne labākajā kvalitātē. Atšķirībā no Igauniem, uzreiz tā kā paiešu priekšā, viņiem jau daudzus gadus iepriekš bija katalogs izstrādāts. Tad cenu diapazons. Tur nav nosaukta, teiksim, marka, ja, bet traktors, tad tik un tik zirgi, tādā un tādā komplektācijā maksā tik un tik. No tik līdz tik. Un līdz ar to tev nav jārīko konkurss, bet ja tu tādā cenu diapazonā iekļaujies, tu vari viņu pirkt. Mēs gadiem cīnījāmies, lai mums būtu tāds katalogs. Ja šāds katalogs būtu bijis jau iepriekš, tagad viņš mums ir, bet ja viņš būtu iepriekš, daļa apsūdzība nebūtu. Kam viņš bija jāsagatavo? Celtkopības ministrijai. Es nezinu, kāpēc viņš netiks sagatavots tā kā Igauniem. Es nezinu, varbūt tieši priekš šāda procesa šodien. Jo, ja šāds katalogs būtu bijis, tur ir gan celtniecības izmaksas kvadrātmetru, dažādu, teiksim, materiālu. Ja? Tu iekļaujies. Viss ir kārtībā. Tu neko neesi pārkāpis. Ja? Bet mums ir jārīko šie konkursi un ir 3 iepirkumi. Ja mēs ņemam, teiksim, tehniku, tad tur ir tādi 2 interesants nianses. Pirmā vispār interesanta nianses, par ko varētu prokuratūra pati interesēties, bet viņi tādā virzienā neinteresējās. Jo tādā virzienā ir Indijas svētās govis, kuras nedrīkst aiztikt. Tie ir tehnikas tirgotāji, kas pārstāv ārvalstu kompānijas. Bija tāds konkrēts gadījums, kad pabeidzās izsludinātā modernizācija, tika novērtēti visi pieteikumi, saranžēti, ja, un noteikti tie, kuri saņems atbalstu un tie, kuri nē. Un tur bija ļoti maz šis atbalstu saņēmēju loks. Lielākā daļa palika aiz borta. Un tādā brīdī, kad palika aiz borta, šīs firmas, kuras bija devušas šos piedāvājumus, ja, piezvanīja, un cena piedāvājumam uzreiz bija pa 30% zemāka. Tad saprotam, ko nozīmē šie piedāvājumi konkursā. Ja? Es vēl vienu tādu nelielu tādu repliku, lai saprastu, kā tas īsti darbojās dabā. Savulaik es vienkārši saviem līdzekļiem
ievilkt centrālu apkuri. Un es palūdzu firmai uztaisīt tām, domāju, ka saviem spēkiem netaisīšu, lai pazīstams cilvēks, viņš man iedod cenu 3,5 tūkstoši. Es saku, kas jūs esat jukuši? Tur tikai kaut kādi, cik tur tie metri ir, bobkārtām izrakt to tranšeju, tas ir dažu stundu darbs, un pēc tam aizrakt ciet, un ar rokām ielikt, un pēc tam tur pieslēgt. Viņš saka, tādas mums ir programmas, tādi mums ir izcenojumi. Es ieliku pa 250 lati. 3,5 tūkstoši, 250 lati. Ja es būtu piedalījies modernizācijas konkursā, iedomājies, cik es būtu pārmaksājis, ja, nodokļu maksātāju naudas, ja mēs tā, runājam. Vēl viens piemērs. Atzīšos. Ja? Šoreiz atzīšos, bet rokas par īsām. Tāpēc, ka tas konkurss ir sen noticis. Ja? Projektu uzraudzības periods sen ir beidzies. Ja? Bet pārkāpis es īsti neko neesmu. Ja? Jo šajā gadienā nevarētu pierādīt, ka es esmu nozadzis kaut kapeiku, jo es nopirku pašu lētāko traktoru. Pašu lētāko. Neviens nespēja man piedāvāt cenu lielāku. Ja? Un tas ir fakts. To varētu pārbaudīt prokuratūru un uzreiz viņi pārliecinātos. Bet bija viena nianse. Man arī bija jārīko konkursu, radās, varat sakot, ekskluzīvs piedāvājums. Mēs pat vēl pirms projekta noslēdzām ar viņu nodomu protokolu līgumu, kur neviens pēc tam neredzēja. Ja? Jo mēs negribējām pazaudēt šādu ekskluzīvu līgumu. Lietuviešu dīlers, kas tajā laikā arī pārstāvēja Latviju, bet viņu no Latvijas tā kā met ārā, piedāvāja mums ekskluzīvu traktoru par ļoti zemu cenu ar 5 gadu garantiju. Un šie 5 gadu garantija bija ļoti interesants moments. Mēs tagad taisījām iepirkumu un piedāvājām virknei Latvijas dīleri, kas pārdeva citus markas traktorus. Tā skaitā Dojus, John Deere, lietuviešu kompānija, dīlers. Ja? Neviens nespēja mums iedot 5 gadu garantiju. Neviens. Un ko man tagad darīt? Praktiski konkurss ir izkritis, un es nedrīkstu viņu pirkt to traktoru. Protams, ka lietuvietis mums piegādāja visus piedāvājumus. Viņš sameklēja citus dīlerus Fendu, jo tikai Fens deva 5 gadu garantiju. Bet neviens nevarēja iedot tik lētu, jo tur bija tur bija specifika. Pats dīleris centās pārdot, tāpēc, ka viņš gribēja nopirkt jaunu sēriju. Ja? Un viņš šos 2 traktorus gribēja pārdot, mēs vienu paņēmām. Gribējām 2, beigās tomēr vienu jau nesanāca. Dēls nedabūja šo līdzfinansējumu. Ja? Mēs kaut ko esam formāli pārkāpuši. Par šādu formālu pārkāpumu šodien Eiropas prokuratūra varētu ierosināt lietu, un man liekt, varbūt iespējams atmaksāt atpakaļ. Bet traktors tika nopirkts lētākais. Un tas trakākais, ka Dojus vai John Deere Vācijas klientiem dod 5 gadu garantiju, bet Latvijai tikai 1. Un pats Dojus, tātad dīleris, iedod no savas kabatas 2 gadu garantiju pieliek klāt, un tikai 3 toreiz. Tagad par naudu tu vari nopirkt vēl 2 gadus klāt, par lielāku naudu. Ja? Lietuvietis iedeva 5 gadus, un godīgi viss, kas mums salūza, viņš godīgi arī saremontēja. Un es zinu citus gadienas, kur man dēls paņēma, nesaukšu šobrīd, nediskretēšu šo kompāniju. Ja? Deutschfāru, un no 5 gadiem tikai 1 gadu mums tas traktors nogāja. Un saimniecībai tas ir milzīgs trieciens. Mums nav vajadzīgs izsludināt konkursu un iepirkt nederīgu tehniku, lai mēs nestrādātu. Mums tehnika ir vajadzīga darbam. Un mēs neesam, un te es tādu atkal repliku, lauksaimniecība nav valsts iepirkums, kur tiek atmazgāta valsts nauda. Paskatīsimies šos miljardu projektus Rail Baltica. Teiksim, sākotnējā cena iepirkuma un tagad, kas ir vairākiem miljardiem palikusi dārgāk, tā nav Eiropas nodokļu maksātāja nauda. Tur kāds tiek likt cietumā, tur kāda Eiropas prokuratūra kaut ko pārbauda. Nē, tie ir miljardi, un te ir miljardu zakšana. Ja? Mēs paskatāmies Stradiņu universitātes klīnisko slimnīcu. Ja? Mums ir vajadzīga šāda celtniecība lauksaimniecībā, kur gadu un vairāk netiek pabeigts objekts. Lauksaimniekam tas ir bankrots, jo viņam ražošanas objekts ir vajadzīgs ražošanai.
un viņš ir izplānojis, viņš sastāstījis ir biznesa plānu, iesniedzis. Tur vesela virkne procedūra jāaiziet cauri, tev jāpierāda, ja, ka tu esi atbalstiesīgs saņēmējs, ja, un ka tu esi spējīgs viņu realizēt, ja, un ka tev ir līdzekļi, un ka tu tur nenobankrotēsi, ja, teiksim, ja, ieguldījis tādas līdzekļus iekšā, ja, un arī bankas tev analizē. Un tev ir dubultā kontrola no lada, ja, tad tu esi kontrolēts krustu šķērs, un pēkšņi izrādās, ja, ka tu esi zaglis un blēdis. Un mēs tādus projektus varam redzēt pa labu un kreisi. Un es varu pievest vienu piemēru, ja, jo te teiksim, tas pats lielākā šī aizliegtā vienošanās ir tieši celtniecības jomā. Jo aizliegtā vienošanās ir tāda, ja celtniecības kompānija, teiksim, pēkšņi pārstāv kaut kāds savs rats, draugs, paziņa, kaut kur fotogrāfijā jūs esat kopā redzēt vai medībās, ja, tur ir tik strikti tie noteikumi, ka tu pats vari būt, tu pats varbūt neiedomājies, ja, ka tu jau esi saistīts ar viņu, ja, un tev pierādīs šo saistību. Bet mēs izvēlamies būvēt ar to būvnieku un gribam būvēt, ja, un arī ejam zināmā mērā kādreiz uz pārkāpumiem, ja, jo mums vajadzīgs termiņā, kvalitatīvi, un lai tas objekts strādātu, lai viņš tika nodots, jo arī projektā mums ir noteikts termiņš, kurā viņš ir jārealizē. Un ja mēs nerealizējam termiņā, tur var iedot pagarinājumu, var arī neiedot pagarinājumu. Un projekts tiek anulēts. Un tev jāpabeidz būvēt ir pašam pa savu naudu. Mēs nevaram slēgt tādus līgumus kā ar Velve vai kas teiksim, būvē, teiksim, Stradiņu klīnisku universitātes slimnīcu. Mēs sekojam līdzi un mēs mēģinām atrast, un droši vien, kad ir vienošanās. Es varu savu piemēru no tā, kā es 20 gadus, cik jau būtu atpakaļ, uzbūvēju savu kalti. Ja, uzbūvēju. Toreiz bija tā, ka bija tāda firma Kesko, viņa arī tagad kaut kur laikam eksistē, bet tagad viņi vairs nenodarbojas ar kalšu tirdzniecību un tam līdzīgi. Ja? Un man piedāvāja līgumu noslēgt, noslēgt līgumu, kurā bija ierakstīts iekšā, ka es pieņemu kalti ostā. Es teicu, es tā nepieņemu. Un es palūdzu, man tur bija 5 punkti ielikt, juristi strādāja pie tā līguma. Viņi 2 izlaboja. Ja? Un, ko nozīmē šie 2 izlabotie punkti? Viņi nodeva saulaicīgi man objektu. Plus ieguldīja 40,000, pat vairāk, latu savas naudas, lai likvidētu visas tās projekta kļūdas, visu to, kas tur nebūtu strādājis. Viņi pat pievilka papildus jaudu elektrības klāt, visu pa savu naudu izdarīja. Un pabeidzas saulaicīgi, līgumā noteiktā termiņā. Un tad man zvanīja lauksaimnieki un teica, kā tev izdevās? Mēs sākām gadu ātrāk par tevi būvēt, un vēl šodien viņi nav pabeiguši. Es zinu vienu saimniecību, kura šāda te projekta neizpildi saulaicīgā gadījumā nobankrotēja. Pļaviņās bija tāds uzņēmums. Viņam nepiegādāja tehniku tādā komplektācijā, kā viņš bija pasūtījis. Agregāti ir, a traktors tādā komplektācijā nav. Un viņam nācās gan maksāt kredītu, ko viņš jau bija paņēmis, ja? Viņam tikai gan pirkt pakalpojumu, un beigās puisis nobankrotēja saimniecību. Ja? Tātad šeit ir tādas smalkas nianses lauksaimniecībā, ja? A prokuratūra vienkārši formāli ķerās klāt lauksaimniekiem. Un te ir tas stāsts, tas otrs, ja, ka ir mākslīgi sadārdzināta cena. Mākslīgi sadārdzināta cena. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka mākslīgi sadārdzinot cenu, lauksaimnieks saņem lielāku atbalsta intensitāti. Tad viņam tur ir vai 40% viņš saņem Eiropas līdzfinansējumu, vai 50%. Bioloģiskiem vēl plus 10, viņš 60% var saņemt. Ja? Un, protams, ja tu, teiksim, dubultā pacel izmaksas, ja? Un tev atnāk 50%, tu maz vai pavelti var uzbūvēt. Ja? Pavelti var uzbūvēt. Bet es teikšu tā, ka tas ir jāpierāda. Ja tas tā ir noticis, tas ir jāpierāda. Viņiem es tā noprotu, nespeciālists galīgi būdams, ka tātad viņiem tiek inkriminēts šis te, ka viņi ir mākslīgi tās cenas pacēluši, ja? Mākslīgi, pirmā ir pavienošanos.
Tas, ko es zinu, dažām saimniecībām šī tā vienošanās, ja, ka ir uzņēmums, kas ir kaut kādā veidā nosacīta vai daļēji saistīts. Ja. Medībās kopā bija. Jā. Līdz ar to, teiksim, tas nav atļauts. Ja. Nedrīkstēja būvēt uzņēmumus, kas ar tevi kaut kādā veidā ir bijis saistīts. Ja. Vai šajā procesā ir kaut kas nozagts? Ja. Tas ir vēl jautājums. Ja. Bet viņš ir saistīts, un līdz ar to jau krīt aizdomēni, jo viņš de jure nav atļauts. Ja. Tad noteikumos viņš nav atļauts. Bet ja mēs atkal atgriežamies pie kataloga, ja, tad katalogs tur ir šodien, ja es pieņemsim būvētu, un man izgāja projekts, bet es tagad baidos, ka es neko nebūvēšu. Ja? Un nevis tikai tāpēc, ka tur figurē kaut kā, man nav saistības ar tām firmām, ja? Bet, redzot visu tās izmaksas un visu to procedūru, kas un kā, labāk ir neķerties klāt. Man tie varbūt 2 angāri vai angārs tur, nespēlē tādu lomu manā saimniecībā, ja? Kaut ko uzbūvēt un pēc tam karāties mate galā un nesaprast, kas un kā. Ja? Bet mūsu gadienā tur tā iespēja kaut kāda šai krāpšanai ir maza, tāpēc, ka redz katalogā ir ielikts jau iekšā cena nolīdz, mēs esam iekļaujušies tādā cenā. Ja? Tad tur vajadzētu skatīties, vai tiešām mums ir būvēts un par to dārgāko. Bet pats interesantākais moments ir tāds, kad lada prasība, kad tu to projektu piesaki, ja, bija iekļaut izmaksās dārgāko cenu, tātad dārgāko pozīciju, nevis lētāko. Mums tur sākotnēji bija tā, ka mēs izreikinājām, cik tas varētu maksāt, mēs ielikām, jums ir jāuzrāda dārgākā pozīcija. Pat ja jūs maksājat lētāk, teiksim, agregāts, ja, lētāk jums ir jāuzrāda maksimālā cena viņa. Bet tad es teikšu tā, pati sistēma ir radījusi tādas apstākļus, lai būtu šādi precedenti. Sistēma to ir radījusi, lai būtu šādi apstākļi. Redz, tagad tu nonāc pie tā, ko es sākumā teicu, vai tā ir mērķtiecīga veikta akcija pret Latvijas lauksaimniecību, kur ir plānota, ja, jo prokuratūra, ja es sapratu, izveidot 18. gadā, ja, Eiropā, es kaut kur lasīju, ka tur vai 10 vai pat 100 miljoni tiek zakts šādā veidā, ja, un tāpēc viņi izmeklē. Bet man ir dīvaini, ka tiek izmeklēti tikai lauksaimnieki, kā es teicu, ja? Bet netiek izmeklēts tas, ka pieņemsim tāda Stradiņa noteikti. Universitātes klīnikas slimnīca, ja? Tiek būvēta pa vairāk kārt dārgāku kvadrātmetru izmaksu, ja? Nekā kaut kāda cita privātā klīnika. Es teiksim, neminēšu tagad nosaukumus, ja? Bet viņu daudz, ja? Kura tiek uzbūvēta pa lētākām izmaksām. Ja? Un visur, es atceros, bija veselības ministrs Eglīts tāds, neatceros, kuru partiju pārstāvēja, ja? Bet viņš ilgi nebija, jo viņš pacēla tieši šo jautājumu augšā, viņš nebija ilgi savā amatā, ja? Jo viņš uzdeva jautājumu, kāpēc privātie pērk iekārtas 3, 4, 5 un pat 7 reizes lētāk nekā valsts slimnīcas. Kāpēc privātie būvē, toreiz pat minēts, vai pat 10 reizes, ja? Vai 7 reizes lētāk, ja? Nekā valsts. Tad mēs saprotam, ka valstī nav kaut kas kārtībā, ja viņi dārgāk būvē. Tad tur ir visīstākā vienošanās. Mēs zinām būvnieku karteli, kas tika sodīts tur. Ja? Bet jautājums, vai tad būvnieku kartelis, kas tika sodīts, viņš pārtrauc piedalīties nākošajos konkursos iepirkumu? Ne taču. Ja? Kāpēc lauksaimniekam ir tik strikti, ja? Kā es sākumā teicu, ja? Ka viņam pirms viņš jau notiesāts, jau viņam ir tiek atņemts visas subsīdijas, jau viņam tiek likts atmaksāt atpakaļ, ja? Viss. Ja? Kārtība tur ir tāda, ka tu atmaksā dubultā atpakaļ no tā, ko esi saņēmis. Tad nevis to vienību. Tad, ja kārtīgi nožmīt. Ja tu esi uztaisījis, teicam, ja tur 2,5 miljoni, ja, tad tu samaksāts tiks atpakaļ 5 miljoni. Ja? Ja ne naudā, tad graudā, tad mantā, ja? Jo tiek uzlikt arests, ja? Tiek apgrūtinātas darbības, ja? Uzņēmēja darbība tiek apgrūtināta. Mērķtiecīgi vai nē, man grūti pateikt. Ja? Bet tam būtu ļoti rūpīgi jāseko līdzi gan pašām lauksaimnieku organizācijām, gan arī ministrijai, pirms viņa šādus soļus spēr. Jo tas ir milzīgs trieciens lauksaimniecības nozarei. Ja? Parasti
neviens īpaši nebļaustās uzreiz. Tā, ja, vispirms noskaidro vainīgos, noskaidro apmērus, pārliecinās, vai tu tiešām esi kaut ko izkrāpis. Ja? Jo tas taču ir diezgan vienkārši darāms. Paņemsim, teiksim, kaut to pašu tehniku, ko es runāju, ja, teiksim, mans gadiens, ja? Bet vispārībā, tas smieklīgi liekas. Ja? Es domāju tā, ka, ja es pateikšu šobrīd publiski, ja, ka visa traktora tehnika Latvijā ir nopirkta vispārībā, visā šo modernizācijas laikā ar aizliegtu vienošanos paņēmienu. Pilnīgi visu. Un to nevar neredzēt. Kāpēc to nevar neredzēt? Tāpēc, ka tas John Deere, ja, teiksim, kaut kādā komplektācijā, pēkšņi viņš maksā tādu naudu, pēkšņi viņš maksā mazāk kaut kāds Massey's Fergusons. Ja? Vienā iepirkumā viņš tiek pārdots par vienu cenu, citā par citu cenu un tā tālāk. Ja? Bet te jāsaprot viena specifika. Katrs lauksaimnieks pirks to tehniku, ja, kuru viņš pārzina, kurā viņš uzticās, kuru viņš saprot, kad ir servis, garantija un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Vācijā zemniekam, kad es pajautāju, kā tu iegādājies savu tehniku, kāpēc tev ir Deere, tev ir Klās, tev ir Fens un tā tālāk. Viņi saka, panāc, skaties, reku Fens servis stāv. Panāc, pasties, reku John Deere servis stāv. 10 minūšu attālumā. Ja? Man nevajag, teiksim, ja šajā reģionā vai, teiksim, manā ciemam tuvāk, ja, tur dažu minūšu attālumā ir šis dīlers, ja, tehnika vienāda. Es paņemšu šo, tāpēc, kad man būs ātrāk apkops, man būs ātrāk, ja kaut kas salūzīs, rezervēs un tā tālāk un tā joprojām. Ja, ja man John Deeram tur jābrauc līdz Jēkabpilī, vai agrāk, teiksim, bija jābrauc uz Ķekavu, ja, un Ķekavu vairāk kā 100 km. Ja? Tagad, teiksim, Jēkabpils ir tuvāk, tur 40, 30 km. Tagad man nav John Deere, tagad man ir Fendi, ja? Tagad man ir Klāsas kombajns un tam līdzīgi. Ja? Bet es izvēlos, ja man John Deere kombajnam bija jābrauc savu laiku uz Ķekavu, ja? Tad tagad aizskrienot tos 30, 40 km, ja? Un tur vienmēr viss uz vietas ir. Ja? Ļoti, ļoti kārtīgs servis Klāsam ir. Ja? Vai arī jāremontē. Ja? Bet ja man kaut kas ir jāremontē, viens un tam pašam Fendam. Man brauc servis no Lietuvas. Brauc, tas ir normāli. Ja? Latvijā visi servisi cenšas, tur ir, teiksim, uz pirkstiem saskaitāmi speciālisti, kas māk strādāt ar tehniku. Un viņas cenšas katra kompānija savērvēt priekš sevis, ja? Un maksā naudu. Bija tādi gadieni, nesaukšu atkal kurai firmai, ja? Ka man atbrauc pie kombaina, viņš izvelk katalogu, viņš izvelk datoru un sāk mācīties un pētīt un domāt, ko tur darīt. Viņš brauc 3 reizes un nereizi viņš nevar savest to kombainu kārtībā. Un tas nav normāli. Bet viņš piedāvās lētāko cenu. Un viņš teiks, jā, servis arī būs nodrošināts viss. Ja? Bet viņam nav kvalitatīvu servisu darbinieku. To sistēmu es labi zinu no dažiem piemēriem, ja, kā tas strādā, kā piedāvā, kā rīko konkursus, kā rīko iepirkumus. Man gan tā īsti nav saprotama šī nepieciešamība. Jā, tas laikam tev ir jārīko iepirkums, tāpēc, ka tev ir nauda nāk kāda Eiropas nauda, tur piesaistīt vai kāda. Tāpēc tev jārīko iepirkums. Tu nevari aiziet uz veikalu vai teikt, tas tā prasti runājot, tā vienkārši ļoti triviāli pateikt, es aiziešu uz veikalu, nopirkšu to traktoru, ja, tur nevar viņu pirkt, jā, laba cena, jā, labs, viss ir kārtībā, bet tu nevari pirkt, tev jāmeklē ir tātad jāiet caur šo te iepirkumu, caur visām tām dzirnām, caur visiem tiem noteikumiem, tātad ar visu to, kā tas ir, vai ne? Tu nevari tā izdarīt. Tas ir skaidrs. Cik daudz tajā ir iesaistīta lauksaimniecības ministrija? Es teikšu tā. Tajā, lai sniegtu jums šādu te atbalstu ar šiem te iepirkumiem, ar šo te visu to, tev Jāni, tev vajag tur tādu un tādu traktoru, lūk, mēs te esam sameklējuši, mums te ir tas, ko tu gribi. Tu atnāc, vai tu vari pat, es tā zīmēju bildi tādu nereāli, ja? Tā nedara, ja? Lauksaimniecības ministrijas ierēģiņa galvenais uzdevums vai ministrijas kopā ar lauksaimniekiem parasti, ja, izstrādāt katras modernizācijas kārtas noteikumus. Ja? Kas uz kādiem noteikumiem un kā viņš, teiksim, saņem šo atbalstu. Ja?
Bet, teiksim, kaut kāda tā administrēšana, ja, kas tur tālāk, ja, un kaut kāda papildus noteikuma, viņi jau tā kā ir noteikti, ja. Viņi zināmā mērā nāk arī no Eiropas Savienības, ja. Bet es atkal atgriežos pie tā kataloga, ja. Igauniem jau no paša sākuma ir katalogs. Kāpēc viņiem ir un mums nav? Ja būtu tas katalogs, ja, vesela virkne no šīm apsūdzībām sabruktu momentāli. Ja? Nu, vienīgi paliktu šī aizliegtā vienošanās. Ja? Bet šeit arī ir kāda starpība. Vai es pats būvēju, vai mans brālis, rats un sieva, vienalga, kas tur būvē. Ja, ja viņš uzbūvē un iekļaujās tanīs cenās. Aizliegtā vienošanās. Kas ar ko ir vienojies? Būvnieks vai tirgotājs ar to pircēju. Atbalstu saņēmēju. Jā, pircēju, ar to pircēju. Jā. Tātad viņi vienojušies, ka tu ņemsi no manis. Ja, Vienojies, ka es būvēšu, jā, ka tu pirksi no manis. Nu, tas ir tas, ko es stāstīju par savu traktoru Fentu. Jā. Jo man cita varianta nebija. Ja? Tad pirmkārt, jā, es gribu šo traktoru, ja? Jo viņam ir ekskluzīva cena, ar ekskluzīvu aprīkojumu un ekskluzīvu garantiju. Un neviens cits tādu iedot nebija spējīgs. Jā, bet es atkal pateikšu tādu absurdu situāciju, absurdu, izņemot no šo, ka ir tā, tad nedrīkst. Pircējs nedrīkst vienoties ar pārdevēju, ja pakalpojumu sniedzēju, tas vienalga. Jā, tas būtu apmēram tāpat, groteski tagad varbūt būs, ja? Ka tagad es nedrīkst iet pirkt maizi, teiksim, uz Maksimu vai uz Rimī, bet man jāiet pirkt uz kaut kādu tur Mego. Nu, ja es saņemu atbalstu, jā, tad man jāiet noteiktā vietā un noteiktā jāpērk. Īstenībā jau tāds noteikums arī ir, kā, ja es saņemu Eiropas Savienības fondu naudu, ja, tad es nedrīkstēju pirkt, teiksim, tehniku tur Krievijā vai Baltkrievijā. Bet tad jau man jāpērk ir tikai un vienīgi Eiropas Savienībā. Bet tad jau pati interesētākā persona visā šajā lietā un sazīmēto schēmu ir pati Eiropas Savienība. Nu, bet... Viņa vienojās ar to firmu, ka mēs tev sagādāsim tur klientus, tev būs tie visi, ja, tur tie klienti un tā naudiņa, ja, tur nāks kaut kā tur tā staigās un nāks atpakaļ tur. Pati būtība jau viss Eiropas Savienības atbalsts ir afēra. Tā ir afēra. Jo agrāk bija tā, ka teiksim, iedod Eiropas Savienības naudu, tad ir valsts atbalsts kopā ar Eiropas Savienību. Ja? Tur bija proporcionāli jāsastāda. Ja? Un tad ir tavs finansējums, kā saimniecības. Ja? Un tu kā saimniecība, protams, ņem kredītu bankā, kas nepieder Latvijai, bet pieder tiem pašiem, kam piedara visi rūpnīcas un ražošanas. Ja, kas tev kaut ko tirgo, ja, un tu ieķīlā pilnīgi visu, toreiz tika apķīlāts ne tikai tā tehnikas vienība, ko tu pērci, ja, tur kombains, bet pilnīgi visu tavu zemi, visu tavu saimniecību, visu tur dubultā viss tiek pat ne dubultā, bet vairāk tiek pārapķīlāts. Bet tā, ka mēs painteresējamies dziļāk, ja, kas tas ir pa atbalstu, ko Eiropa dod. Nu, praktiski tā ir tā reklāmas daļa, ja. Pat mazāk nekā reklāmas daļa. Teiksim, kaut kādā ekskluzīvā Mercedesā, ja, mašīnā vieglajā, ja, reklāmas sastāda no cenas 50%. 50%. Ja tev tur iedod 20, 30, 40, tā kā mērķi, ja, zinot, kad es pirkšu, tad tev iedod to reklāmas daļu, tu pieliec savu naudu, vēl valsts naudu, ja, un no viņa nopērc. Ieķīlā pilnīgi visu savu saimniecību, ja, bankā, ja, un tas afēras āķis ir tāds. Mēs tev iedavām atbalstu. Ja? Nav svarīgi, no kurienes tā nauda nāk, un kas tā ir par naudu, un kas par atbalstu. Ja? Bet sakarā to, ka mēs tev iedavām, mēs tagad regulēsim tavu lauksaimniecisko ražošanu. Mēs tev izdosim regulas, normatīvos aktus, ja? Prasības dažādas, ja? Un viss un strādā. Un, teiksim, Eiropā ir tādas pašas prasības, varbūt mazākas, ja? Un lielāks atbalsts. Mums ir lielākas prasības un mazāks atbalsts. Un tad, kad tu, teiksim, tava lauksaimniecība tiek regulēta, vai šādā veidā tiek ietekmēta no šādām prokuratūrām, ja, un grauta, tad viņš ir saņēmis jau visu to 100% par savu piegādāto preci, ja, un arī banka saņem visu, ja, un viss tev tiek atņemts praktiski. Ieguldot kaut kādus 20% savas naudas, 30 eiro, ja? Viņa
kārtīgi savāc tevi. Viņa, teiksim, gan kā reiderisms savāc mani, likvidē Latvijas lauksaimnieku, likvidē konkurentu, likvidē ražošanu. Tas ir tāds process, bet Eiropas prokuratūra taču strādā Eiropas vārdā, un viņai uzdevums ir atklāt pēc iespējas lielāku noziedznieku skaitu, pa lielāku summu. Es domāju, ka ne jau tāpat kā maksāt nespējas aģentūra, viņa nopelna kaut kādu procentu no tā, Un tad es tā kā saliktu kopā, tur 32, 41. gads, teiksim, izlešana un tā tālāk, un cik tur latvieši nepiedalījās vai piedalījās un izvešanā. Un tagad arī Eiropa mēs nesam vainīgi. Tas taču ir Latvijas jūsu prokurors. Bet viņš taču jūs visus paņēma priekšā. Viņš taču likvidēja jūsu ražošanu, ne jau mēs. Tas ka vienmēr ir noticis paši rokām visas lietas, tas ir skaidrs. Tur un tā. Vēl es te tā saredzu tādu lietu, jau te iepriekš tu teici, tur, ka tātad lauksaimnieki tagad ir lauksaimniekiem ķērušies klāt tā kārtīgi, tie vislielākie šitie te ir. Neķerās celtniekiem, neķerās vēl kaut kam klāt. Tāda piezīmīta manu tikai, tātad jāiznīc, vajag viņus tur tiem lauksaimniekiem nolikt viņus pie vietas, nolikvidēt vislabāk, tur. Kāds pats pateicis, ka tagad, kur faktiski tas draud daudziem šiem iesaistītiem draud ar maksāt nespēju, vienmēr sakot, bankrotu, viņi vairs nebūs. Tie ir noņemti no trases. Vai tas tā notiks vai nē, tas ir pagaidām tā kā pieņēmums, bet, mēs klusēsim, sabiedrība, ja sabiedrībai vienkārši patiks tā kā žurnālistiem, skaļi saukļi, un asins, teiksim, skaisti, tie taču ir zāgļi, tie taču ir lauksaimnieki, viņi tur dzīvo uz Eiropas naudas, zinu, kā tā retorika iet, ļoti labi, beidzot mēs viņam pieķērāmies klāt, un kas tur paliks rezultātā? Lietuviešu, teiksim, preces lietuviešu produktu, lietuviešu piens, tur graudi, maize un viss pārējais, Vēl viens jau tas moments ir tāds, ka ko es te saskatu, tas ir tāds arī politikas dabas jautājums. Lauksaimnieki ir viens no lielākajiem spēkiem politikā. Nesen, teiksim, lauksaimnieki izbrauca ārā protestos. Es toreiz izteicos, ka tie ir tādi organizēts pasākums no augšas, nevis no lauksaimniekiem. Šobrīd redzot to, ka Lazdiņa uzvārds arī figurē. Tad man tās šaubas vēl mazākas rodās, ka tas ir no augšas regulēts. Kaut gan tad, kad Rebaltika iejauzās un teica, ka es izplatu viltus ziņas, tas vēl viens fakts par to, ka tas ir no augšas regulēts. Ar mērķi, iespējams, lai pišķiņi iegrožotu arī pašus lauksaimniekus. Tad radītu par viņiem tādu negatīvu tēlu, un tad, kad tie lauksaimnieki izbrauc ārā, paskat, ar kādu tehniku viņi ir izbraukuši, ko tad viņi grib, kādas tad viņiem tur vēl ir prasības, vai tad viņi dzīvo sliktāk, par mums tur kaut kādiem citiem nozaru pārstāvjiem. Tā tāda riebīga, negodīga spēle, apmēram skaldi un valdi. Tur ir daudz aspektu te iekšā, un tas galvenais aspekts, ko es jau sākumā teicu, tas tiesiskums, tas, ka tur nav nekā tiesiska pagaidām šajā procesā, es neredzu iespējas aizstāvēt savu godu, cieņu un savu saimniecību šiem apsūdzētajiem. Viss tiek darīts, lai viņi to nevarētu izdarīt, lai viņi nevarētu aizstāvēties. Vismaz saprātīgos termiņos un saprātīgā kārtībā. Un tagad labi, teiksim, pieķeramies nedaudz kā politiķi klāt, kāda mēs ir politiķi, bet vienalga, Eiroparlamenta vēlēšanas, mēs brauksim, mēs pārstāvēsim Latviju, mēs pārstāvēsim Latvijas tautu, cīnīsimies par viņu interesēm. Cīnaties tagad, rekvi Latvijas tauta, zemnieki. Kas vēl ir vairāk kā Latvijas tauta? Tie, kas apstrādā zemi, kas pabaro savu tautu, Kurš par viņiem cīnās? Tādi iebi, sorosīti, tādi pabriki, Taču nē, kurš skatās, es teiksim, tagad piebildus reiz, par ko vislielāko kritiku saņemšu,
Bet cik miljardus neiegrūž Ukrainā iekšā nodokļu maksātāja naudu? Kādam nodokļu maksātājiem ir prasīts, vai viņš to grib? Kāds ir kādu konkursu tur skatījies iepirkumu šīs naudas tur iztērēšanai? Nē, tas ir vienkārši kārtējā iespēja nozagt. Ja? Un tagad tev ieliek šādu Eiropas prokuroriņu, ja? Kurš saceļ vētru vannā, ja? Par 2,5 miljoniem, kas būtībā ir smieklīgi, ja paņemam priekš ražošanas, priekš tautsaimniecības naudu, kur nu vēl vairāk priekš Eiropas, ja, kur mēs runājām par Rail Baltica, ja, par miljardu nozagšanām, ja, kur mēs runājam par miljonu nozagšanu Stradiņu universitātes slimnicā, ja, tur, vai pazaudēšanu, ja, dažādos iepirkumu konkursos valsts un tā tālāk, karteļos celtniecības visu, kur neviens nesēž. Bet lauksaimniekam drauda cietumu uzreiz. Un cik gultas tās ir? Covid laika gultas, jā. Kurš par viņām iesēdās cietumā? Cik atmodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties. Viņiem absolūti neinteresē nekas no tā, kas traucē Latvijas tautsaimniecībai attīstīties. Latvijas tautsaimniecībai kas šobrīd traucē attīstīties? Zaļais kurs, CO2 emisiju kvotas un šī globālā sasilšanas afēra. Ja? Nākošais drauds, ja? Kad tiks atkārtots šāda pati Covid afēra, ja? Šie miljardi, kas tika nozagti par nekam nederīgām vakcīnām, ja, kur šobrīd ik viens cilvēks var iepazīties ar Pfizer līgumu, ja, oriģinālo, kurā skaidri un gaiši pateiks, ka tas viss, par ko mums stāstīja valdība, ja, un kam mēs ticējām, ir 100% meli. Nekādas vakcīnas nebija pārbaudītas, nekādas aizsargspējas no vīrusiem, no saslimšanas un tā tālāk. To visu katrs var iepazīties. Un lai rečeka pierāda, ka tā nav. Līgums ir pieejams. Un viņu var nopublicēt. Ja? Jā. Bet mēs ķeramies klāt lauksaimniekam. 2,5 miljoniem. Tur miljardus izdod. Ierostina lietu pētīt. Lūk šo vakcīnu iepirkumu. Ja? Nevajadzīgo. Mēs esam cik 100 miljonu zaudējuši vai, teiksim, šīm nederīgajām vakcīnām, kuras mēs tur esam dāvinājuši pa labi, pa kreisi un ārā izmetuši miskastē, un mums ir vēl jānopērk atbilstošiem noslēgtajiem līgumiem. Ja? Tā nav nodokļu maksātāja nauda. Un tam pretī mēs noliekam tādu mazu lauksaimniecības daļu, ja? Kur pat īsti nekas nav pierādīts, bet ar varu grib piespiest pierādīt, ka tas ir nozagts. Ar varu. To, ko es stāvu, jo būtībā es nesaredzu neko savādāk. Ja tev sasien rokas kājas, ja, un piespiež atzīties, ja tev nedod iespējas aizstāvēties. Tas tā normāli, tā kā čeks pagrabā, ja, tev klapēji, kamēr tu, es parakstīšu te visu, ko es vajag, visu izdarīšu, es esmu tautas nodevējs, es esmu tur ārvalstis spieks, es esmu viss kaut kas, viss apmēram tādā stilā. Tieši tāpatās, jā. Bet vēl arī atgriežoties es klausos tevi un domāju par vienu lietu no parastā iedzīvotāja, no parastā cilvēka, parastā lietotāja. Pārtikas produktu, tātad lauksaimniecības produkcijas lietotāji. Ja mēs aizejam uz sevišķi lielveikalos, tas ir, jo man ģimene arī, vai diemžēl, vai kā iepērkās lielveikalos, jo mums tā cena ir atkarīga. Ja, es jau tā smējamies, tā kā tāds tautā smējās arī, kādas preces jūs pērkat, man es tikai vienas firmas, kas tā pa firma ir akcija, ja, vai atlaides, ja, tur. Bet es teikšu, ka varbūt es neesmu tas galvenais pircējs, ja, tur man dzīvesviedri, viņa tur visu tur noskatās un pasaka, jāņem šitas un daudz tur pētā. Es esmu tāds, kā viņi kādreiz pārmet, tu neskaita naudu, ja, tu paņemsi visu, ko tev dos, vai kā tur, varbūt tur tā pareizi. Taisnība viņam vien ir. Bet man tomēr tās iespējas ir, ka tās Latvijas lauksaimniecības produkcijas procentuāli viņi ļoti maz veikalos ir. Kāpēc?
Ja man nav taisnība, ja es nesaredzu kaut ko tur. Nē, kā var būt savādāk, ja paskatāmies, kam pieder visi lielveikali? Jā, zinu. Kurš lielveikals latviešiem pieder? Neviens. Visi lietuvieši. Neviens, jā. Visi Lietuvieši tur ir Zviedru vai kam tur Norvēģi, kam tur Riņi. Paskatāmies Lidls, kam pieder? Vācieši tie ir, jā. Jā. Kādu produkciju tirgo Lidls? Vietējo? Šausmīgi. Latviju. Šausmīgi vācu produkcija. Jautājums ir tāds, vai tās ir investīcijas Latvijā? Vai tās ir tieši otrādi? Slauc mūsu. Tie ir slaukšanas agregāti, jā, kas noslauc Latviju, ja tā nav nekāda investīcija. Tur kaut kādas kapeikas samaksā strādniekiem, jā. Nodokļos milzīgas atlaides viņiem. Viņiem ir lielākas atlaides nodokļos nekā tam pašam nabaga lauksaimniekam. Tas lauksaimnieks nomaksā vairāk nodokļos nekā tāds Lidls. Ja? Varbūt es šoreiz kļūdos. Negribu dot materiālu rečekistiem. Ja? Bet es zinu, ka tur ir milzīgas atlaides, ja? Nodokļos, nodokļu politikā. Ja? Un viņš ir konkurents vietējiem ražotājiem. Viņš ir konkurents. Un mēs savu produkciju, ko mēs darām ar savu produkciju? Ja? Mēs sakrājam uz kuģiem, aizvedam projām. Un tur saražo vācietis, itālis, francis, saražo savu produkciju un importē uz šejien. Vai lietuvieši tagad arī vismaz gar robežām, vai cik no tā tālu no robežas arī iepērk latviešu pienu? Iepērk. Latvijas pienu, jā. Protams, Tas jau bija jau pirms gadiem, es nezinu, sen. Visu laiku iepērk lietuvieši. Tātad mēs pērkam savu pienu caur Lietuvu, jā? Mēs pērkam savu pienu caur Lietuvu, To es saprotu. Bet saki, es tev esmu vairāk kārtīgi jau tā šurtu šat izteicies un savā galvā zīmējis arī tādu varbūt galīgi utopisku lietu. Es tādu striktu tādu paņēmienu piekritējis reizēm esmu, jā, es saku, vajag tā. Es gribu pirkt to, es nezinu, runāsim par, teiksim, tomātu. Es gribu pirkt Turcijas tomātu vai Spānijas tomātu vai poļu ābolu, jā, tur. Es viņu gribu, jā, tur. Tev tādas prasības ir, ja? Tātad tev attiecīgi par to tavām vēlmēm vai tavām iegribām ir jāmaksā. Tātad viņam būtu jābūt noteikti dārgākam par Latvijas ražojumu. Ja? Tur paši Latvijas ābolu, Latvijas tomātu, Latvijas gurķi un tam līdzīgi. Ja? Kā tas strādā tāds mehānisms, teiksim, ja? Šie te, grib tie lielveikali un tie tīkli, visi, kas tur ir, vai kaut vai maziņš veikališi, ja? Viņš grib tur iepirkt kaut kur, Spānijā, Turcijā, es nezinu, vēl kaut kur ārvalstīs. Jā, tieši tā, iepirkt tur un labi veidi iekšā, bet par to tam ir jābūt pavisam kaut kādam nodoklis, vai tas ir... Eiropas Savienības valstīm mēs nevaram uzlikt. Nedrīkstam, lūk. Jā, labi, mēs atmetīsim no šos te, ko mēs labi zinām, ka tie noteikumi tie ir, priekš kam tie ir paredzēti un kāpēc. Ja? Kāpēc tāds šņauks ir, ka Eiropas Savienībā nedrīkst. Bet mēs šeit dzīvojam Latvijā un es kā Latvijas saimnieks, jo es varu piedara tautai, ja? Tātad es esmu viens no tiem saimnieciņiem, ja te Latvijas. Kaut gan man te reiz izteicās, ka nieks tas nav labi, bet es esmu tāds Latvijas īpašnieks arī, ja? Arī nieks, ir labi. Tā arī ir īpašnieks, un mēs esam nekādi īpašnieki. Jā, bet tātad vismaz pēc satversmes mēs varam piedara mums, un tātad man neinteresē, kādi jums tur tie noteikumi, ja? Tur man interesē, kā mana tauta dzīvos, ja? Un manai tautai nav izdevīgi šis te, un lai viņai būtu izdevīgi, un lauksaimnieki, ja, tātad viņi arī ir. Tie tas ražotiem, un man vajag to, lai viņi gādātu, teiksim, lai mana tauta būtu pēdusi. Ja, un man tā tad jādomā, kā viņi šo te veicināt. Lai viņas nenokautu šis te Turcijas tomāts vai Zviedrijas vai Spānijas vai poļu ābols, ja, tam ābolu ražotājiem. Es pasaku, tas, kas ēdīs ābolu, tas maksās 2 reizes dārgāk par tavu ābolu. Jā, pārāk gari, es saprotu. Bet tas nodoklis, tā starpība, kas tiek saņemta no tā, kas grib tagad importēt, ja, to es iedošu tev. Bet tad tev jāskatās. Pirmkārt, es teikšu tā, ka neviens negribēs poļu ābolu vai kaut kādu spāņu tomātu un tā tālāk. Tāpēc, ka es nevaru iedomāties, kurš var gribēt ēst kaut ko negaršīgāk nekā mēs uz vietas saražojam. Tu paņem vietējo tomātu, ja, izaudzētu, ja, un viņam gan smarža, gan garša, ja, novākt saulaicīgi ir, ja, viņš
viņam jābūt noteiktā gatavības stadijā, ja nevis zaļam novāktam, un tad viņš, teiksim, ir pilnīgi cita vērtība. Jā, bet veikalā tas Latvijas tomāts maksā, es teikšu, jā, konkrēti dzeltenie tomāti, piemēram, maksā kaut kāds 6 eiro kilogramā, tas cits, es nezināms izcelsmes, teikšu, tas tomāts, viņš maksā nepilni 2 eiro kilogramā. Tad mēs, teiksim, tā, atgriežamies pie kaut kādiem iepriekšējām savām diskusijām, jā, un tā. Nu, kas nosaka, teiksim, Latvijas tomātu cenu getliņos, ja? Elektrība. Ja, lielā mērā elektrība. Jā. Visas tehnoloģijas tādas pašas kā Polijā vai citur un tā tālāk, ja? Kur audzēs, ja? Bet elektrība. Tur ir dienas garums ir garāks, ja? Līdz ar to elektrība vajadzīga mazāk, ja? Šeit viņa vajadzīga vairāk. Ja tie getliņi var iegādāties vai paši ražot šo elektrību, un viņiem elektrība izmaksās daudzreiz dārgāk, daudzreiz lētāk nekā tādā Polijā vai Spānijā vai kaut kur, ja? Tad arī tam tomātam būs zemāka cena. Bet, ja mēs pirksim viņam biržā to elektrību kā līdz šim, un mēs runājām, tā ir atsevišķa afēra, ja? Elektroenerģijas birža, ja? Tad, protams, ka mūsu tomāts būs dārgāks. Jā, neapšaubām. Otra lieta, viņš būs dārgāks dēļ šiem PVN. Ja, šie PVN. Ja mēs paskatīsimies citas valsts, tad citās valstīs tur pārtikai 5% vai vispār 0, ja, uz atsevišķām, teiksim, augļu un dārzeņu, ja. Mums augļu un dārzeņu bija 5%, ja, tagad ir 12%. Ja. Līdz ar to getliņu tomāts jau ir neizdevīgāks, un kur tā neizdevīgums, ko nesaprot cilvēki, ja, pa šiem PVN, viņi domā, nu, tāpatās jau tirgotājs tur nozags to PVN, ja, un tā. Nē, te ir stāsts bišķiņ cits, ja. Kādā veidā tad tā produkcija tiek ieceļo iekšā, un ar ko viņi var konkurēt. Ienākot iekšā, viņa ir bez PVN. Mūsu ir ar PVN, tad jau 12% dārgāk. Ja? Karusels PVN, ja? Tad praktiski nozagts tiek PVN valstī. Ja? Tur atkal tās Fēniks firmas, ja? Tur kurām tiek izlaists cauri visi tie augļi un dārziņi, kas ienāk iekšā. Viņi nonāk mūsu tirgu, ja? Fēniks pazūd, sadeg, un pēc tam atkal parādās. Un mēs nekādīgi viņam nevaram konkurēt. Un tieši tāpēc arī stāsts ir par to, ja būtu 0% pievienotās vērtības likme, ja, pārtikai. Tie no turienes nevēlētos neko. Jo viņiem būtu iedomājies, kā viņš var būt lētāks, ja viņam vēl ceļš ir jāatved līdz šejienē. Tieši tā. Ja? Piemēram, tāda kotiņa saimniecība, ja? Viņa ir tādā neizdevīgā stāvoklī, viņa atrodas pie Krievijas robežas, ja? Jau ir milzīgs sadārdzinājums, ja? Viņiem, ja? Tas ir, teiksim, šie 100 vai vairāk 150 kilometri, ja? A te 1000 kilometrus atvest, un viņš ir lētāks pa Latvijas produktu, nu nebūsim smieklīgi, ja? Protams, viņš tur brīvā dabā tiek audzēts kaut kur tur Moldāvijā, vēl kaut kur, ja? Vai kaut kur ir nopirkts atkal kaut kāda kontrabanda, vēl kaut kas, un tā, es atceros, bija kaut kādas lietuviešu zemenes, ja, vai vēl, kur viņas var būt tik garšīgi, vai poļu, ja, beigās izrādījās, ka tās ir Moldāva, ja, nu jā, un tās viss meķīgas, garšīgas, smaržīgas, aromātiskas, ja, bet tur viņas nopērk pa kaut kādām, nu, es nezinu, tur 20 centi, 50 centi, 20, ja, šeit atved, ja, jo viņš ir 2 vai 3, bet viņš ir lētāks 2 nekā mūsējais, ja. Nu, lūk, un tādā veidā mēs tiekam pie tā, ka mēs nespējam konkurēt šajā kopējā tirgu, ja. Nespējam konkurēt, tāpēc, ka mēs paši sevi izstrādājam, vai nu tie ir kaut kādi atkal, nu, Eiropas pakalpi, kangaru sauksim. Jā, bet šajā gadījumā Eiropa taču, vai tad viņi arī tur regulē, tad jums būs uzlikt pārtikai PVN tik un tik. Nu, bet ja Eiropas valstīs ir dažāds PVN. Ja Eiropas valstīs ir dažāds, tad neregulē, tad mēs paši to darām. Nu, lūk, tātad tie ir mūsu bāli. Jā, bet te ir viens cits stāsts. Jā, es tam stāstam negribētu tā ķerties nopietni klāt šobrīd, ja, bet te ir tas stāsts par to, ka mēs esam uzņēmušies dažādas saistības, ja? Nevelti tiek dot aizdevumi, ja? Miljardi. Ja? Šīs saistības mēs vēl uzņēmušies esam Godmaņa un Repšas laikā, ja? Un pateicoties šīm saistībām, šiem aizdevumiem un regulējumiem, mēs likvidējām visu savu rūpniecisko ražošanu.
Mēs likvidējām savus cukurfabrikas. Zvejniecību. Zvejniecību sagriezām kuģus. Jā. Un turpinām likvidēt visu pārējo. Cik atomodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!